Uzstādīsim Explora pulkstenīti. Šajā video mēs uzstādām XGO3, taču arī X6 Play modelis uzstādās tieši tāpat. Paņemiet rīku, ar ko attaisīt SIM-kartes nodalījumu. LMT un arī citi operatori piedāvā lieliskus pieslēguma plānus tieši bērniem, taču šī video nolūkos izmantošu papildināmo LMT SIM-karti. Jums vajadzēs atdalīt nano SIM-karti, ielikt to SIM-kartes nodalījumā un tālāk ievietot to Explora pulkstenītī, kā šajā video. Lieliski! Kad SIM-karte ir ievietota, jums jālejupielādē Explora aplikācija App Store vai Google Play veikalā. Ja šī ir jūsu pirmā Explora ierīce, jums būs jāizveido jauns konts. Parādīšu, kā izveidot kontu ar atsevišķu e-pastu, jo ne visi izmanto Google kā primāro e-pastu. Atzīmēju, ka piekrītu lietošanas noteikumiem un vēlos saņemt jaunumus. Ja nevēlaties, jūs varat otro ķeksīti neatzīmēt. Ievadu savu e-pastu un, protams, apstiprinu, ka es neesmu robots. E-pasts nu ir apstiprināts, un tagad jūs ievadat savu konta vārdu uzvārdu. Ja vēlaties, lai bērnam parādīties kā tētis vai mamma, tad rakstat vārdu mamma vai tētis. Tālāk jāizveido jūsu parolīte un varam turpināt. Spiežat uz lauciņa Add a Device un atļaujiet aplikācijai izmantot jūsu ģeolokācijas datus un sūtīt jums paziņojumus. Aplikāciju varat novērtēt tagad vai vēlāk, bet veselības datus gan nesavienojiet ar jūsu telefonu, jo šie būs jūsu bērna solīši, nevis jūsējie. Biometrisko verifikāciju aplikācijas pieejai varat izveidot vēlāk. Tagad pievienosim Explora ierīci. Šeit jums tiek prasīts ievadīt jūsu telefona numuru, telefona numuru, nevis Explora pulkstenīša numuru. Ievietojiet to, apstipriniet, ka neesat robots un turpinam tālāk. Uz telefona jums atnāks paziņojums ar verifikācijas kodu. Tagad varam pievienot arī Explora pulkstenīti, taču sākumā jums būs jāaktivizē jūsu bērnu pulkstenīša SIM-karte. Pārliecinieties, ka jūsu bērna pulkstenītis ir uzlādēts vai piesprausts pie lādētāja. Tad varat nospiest vienīgo podziņu Explora pulksteņa sāniņā un pagaidīt, līdz pulkstenis ieslēdzās. Tagad varat pavilkt uz leju un ievadīt jūsu bērna telefona numura SIM-kartes PIN kodu. Super! SIM-karte tagad ir aktivizēta, aktivizēsim arī pulkstenīti. Šķirstot ar pirkstu no labās uz kreiso pusi, aizšķirstat līdz pulksteņa iestatījumiem, un tālāk jums jāatrod QR kods. Tagad jums jānoskanē redzamais QR kodiņš ar Explora aplikāciju. Spiežat uz Scan QR kodu. Pārliecinieties, ka QR kodiņš ir redzams jūsu Explora pulkstenītī. Ja pulkstenīša ekrāns aizmieg, varat nospiest podziņu sāniņā un QR kodiņš atkal parādīsies. Atļaujiet aplikācijai izmantot jūsu kameru, un tagad jūsu pulkstenīts ir pievienots jūsu Explora kontam. Šeit jums jāievada jūsu bērna telefona numuriņš, kas redzams uz SIM-kartes, ko iegādājieties jūsu bērnam. Ievadiet jūsu bērna vārdiņu, spiežat tālāk, un tad uz pulkstenīša parādīsies paziņojums, ka pulkstenīts ir aktivizēts. Pirmais, ko varam pārbaudīt, ir, vai jūsu bērna pulkstenītis var saņemt zvanus. Nospiežat uz Call un piezvaniet jūsu bērna pulkstenītim. Zvani strādā lieliski, bet ziņas strādās tad, ja bērna pulkstenītim būs pieejams internets. Tāpēc aiziesim uz iestatījumiem un pārliecināsimies, ka pulkstenītim ir ieslēgts gan Wi-Fi, gan viesabonēšanas dati. Ieslēdziet jūsu mājas Wi-Fi un ievadiet paroli. Redzēsiet uzrakstu Savienots, ja savienojums būs veiksmīgs. Tagad pārliecinieties, ka pulkstenītim ieslēgti viesabonēšanas dati. Pulkstenīts izmanto internetu, lai saņemtu ziņas. Tāpēc mums bija jāpārliecinās, ka internets strādā. Tagad varam notestēt, vai pulkstenītis saņem ziņas.
Gribēja rakstīt hello, bet izlaboja uz Helovīni. Lai notiek, sūtam vārdu Helovīni. Un šo ziņu pulkstenītis saņem. Pamēģināsim atbildēt. Un arī atbildes ziņas strādā. Ļoti labi, pulkstenītis tagad darbojās, pēdējais solis – pārliecināties, vai pulkstenītim būs pēdējā programmatūras versija. Lejupielādējiet atjauninājumu, ja tas ir nepieciešams. Lai jums forša un saulaina Explora izmantošana. Ja vēlaties redzēt arī citus jaunumus par Explora funkcijām, aicinu piesakot goodcover.eu.